Atkal jauns rīts. Jādzīv iet uz priekšu. Un varam pieredzēt šīs jaunās dienas. Un arī laiks ir kaut kas tāds pārdabisks, ko ir devis mums Dievs. Un pēc svētais kars lūdzu, ka mēs varam atdot arī tev savu laiku, ko tu esi devis mums. Un mēs varam nodot tev atpakaļ šo laiku un lūgt, lai tu to svētī. Tās, ka mēs arī pat paņemam nost savu kontroli pār to laiku, ko tu esi mums devis. To laiku, kas mums ir, it kā visiem vienāds. Jā, ka tu esi arī pārdabisks Dievs pār laiku. Un es arī lūdzu, ka tu pārdabiski lieto to laiku, ko tu esi mums devis. Nevis pēc mūsu mēra, kā mums šķiet, ko var izdarīt kādā laikā, bet tās pēc tava mēra. Jā, jo Bībelē arī rakstīts, ka 2000 gadi ir tā kā 2 sekundes. Tā kā tas ir. Mums tas ir kaut kas parasts, jo mēs tā piedzimām, bet īstenībā jau tas nav tā parasti. Lūk, tā kā šodien 32. psalms. Lasam kopā grēku piedošanas svētība. Dāvida dziesma pamācībai. Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņa vainu, kuras sirdī viltības nevaid. Kamēr es klusēju, mani kauli panīka, un man bija jāvaid cauru dienu. Jo tava roka smagi gulās uz mani dienām un naktīm. Man spēks izskalti kā zeme vasaras bulā. Sela. Tad es atzinos tevi savos grēkos un neapslēpu savas vainas, sacīju, es izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus, un tu piedevi man manu grēku vainu. Sela. Tādēļ, lai ik viens ticīgais tevi piesauc posta laikā, kamēr tu esi atrodams, jo arī lielu ūdeņi veltos, tie viņu neaizsniegs. Tu esi mans patvērums, tu mani sargāsi briesmās. Tu liksi atskanēt ap mani pestīšanas gavilēm. Sela. Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāsteigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. Neesiet kā zirgi, kā mūļi, kam nav saprašanas, kam iemaukti un laužņi jāliek mutē, kad viņi negrib nākt pie tevis. Bezdievīgajiem ir daudz sāpju, bet kas uz to kungu cer, to viņš ietin savā žēlastībā. Priecājieties par to kungu jūs taisnē un gavilējiet visi, kam ir skaidra sirds. Āmen. Jā, pateicība Tēvs par tavu vārdu. Un ļoti bieži nākas redzēt, un es arī katru reizi, kad kaut ko tādu redzu, es arī pati tā kā domāju, skatos uz sevi un domāju, noteikti ir kaut kas, ko es neredzu par sevi. Un, ka svētīgs tam, kam pārkāpumi piedoti, kad es atzinos tev savos grēkos un neapslēpu savas vainas. Jā, ka Dievs piedod grēkus, bet cik briesmīgi ir, ka cilvēks tā kā neatzīstas tajos grēkos, un ka viņam liekas, ka viņam nekādas vainas nav, bet citreiz ir tik traki, kad liek tā šķiet, kad skatos un domāju. Dievs varētu ar vienu knipi sitienu šitā izmainīt
dzīvi kādam. Un pietik tikai ar to, ka tas cilvēks teiktu, hei, man ir problēma, man ir vaina, šis nav labi, tēvs, piedod man. Bet tā ir tik milzīga problēma. Laikam tā ir lepnība. Tēvs, lūdzu, jā, ka tu veid katru mūsu pie prāta, tēvs, kur mēs neapzināmies kādu lepnību, kur mēs paši taisnojamies, bet ne jau tādā, ka tur šaustīt sevi un tur nezinu kādā vainā visu laiku turēt, bet tiet pie tevis un veselīgi izmeklēt savu sirdi un atzīties savās vainās, savos pārkāpumos. Jā, kad iet šajā pazemības pozīcijā mums nebūtu problēmas. Tēvs, lūdzu, kad tu dziedini katru tik ļoti, ka mēs varam būt pazemīgi, ka mēs varam atzīties savās vainās un staigāt brīvībā, nepalikt tajos cietumos un joprojām tā kā, nezinu, viss kaut kas ir noticis, vienkārši ir visu laiku neveicies vai visu laiku atkārtojas kaut kāds patents un daudz cilvēku tā kā turpina teikt, ka tie vispārēji visi cilvēki bija vainīgi un tas ir apbrīnojami, nezinu, tava trešā bijušā sieva bija trakā, ja, un visas tās tavas girlfriends, es saku piemēru, vai dažreiz tā var novērot, tēvs, ka tu varētu tik viegli pārmainīt, ka tu varētu svētīt, tēvs, ka viss, kas ir vajadzīgs, ka mēs nākam pie tevis un mēs atzīstamies un sakam, hei, palīdz man, tēvs, palīdz man. Jā, tēvs, lūdzos, ka tu dziedini katru vienu, kur ir šī ievainojumi, kāpēc nevar atzīt, kad ir kādas kļūdas, kāpēc nevar saņemties drosmi īstenībā. Jā, es tā lepnumu, viss stāv tāda ievainotas sirds, bet kad tu stājies pretī lepniem un tomēr dienas beigās tā ir mūsu katru kā paša atbildība iet pie tevis, lūgt pēc dziedināšanas, atzīties, un ka tu jau gribi dziedināt un darīt visu svētīgu. Jā, cik ļoti svētīgs varētu būt cilvēku dzīves, ja tā lepnība nestātos ceļā. Svētīgs, kam pārkāpumi piedod, kam grēki nolīdzināti. Svētais gars, lūdzu, ka tu vēlc katru vienu pie šīs atziņas, pie grēku atziņas, ka mēs Jēzu varam nākt tavā priekšā un teikt, tu nomiri pie krusta arī par maniem grēkiem, piedod man. Es atzīstu to savos grēkos, savās vainās, savos pārkāpumos. Piedod man. Esi tu mans kungs, es padodos tev. Tieši tik daudz tas prasīt. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņa vainu, kur sirdī viltības nav, nevaida. Jā, kamēr tu klusēji, tavi kauli panīka, un tev bija jāvaid cauri dienu. Jā, jo tava roka smagi gulās uz mani dienām un naktīm, man spēks izskalta, kā zeme vasaras gulā. Jā, tās lūdzos par katru vienu, kurš turās pretī tavam vārdam, kurš turās pretī tā kā tavai rokai, bet tā ir bezcerīga cīņa. Tā ir neuzvarama cīņa, tēvs var vienīgi apbrīnot to spēku, kāds ir daudziem cilvēkiem pastāvēt lepnumā. Un es pati tik ilgi varēju pastāvēt tajā. Tēvs ved mums pie prāta, ka mēs varam atzīties tev savos grēkos un neapslēpt savas vainas. Ka mēs varam izsūdzēt tev, kungs, savus pārkāpumus, un tu piedod mums mūsu grēkus un vainas. Lai ik viens ticīgais tevi piesauc posta laikā, kamēr tu esi atrodams. Ja arī liela ūdeņa veltos, tie viņu neaizsniegs.
Jā, ka tā ir, ka tajā brīdī, kad tu atzīsties, ka tu izsūdzi, kad tu atzīsties savā nespēkā un kad tu saki, Dievs, man tev vajag, Dievs uzreiz vērš par labu visu, viņš uzreiz sāk savu darbu. Lūdzu, Tēvs, ka mēs varam ar katrs viens ar vien vairāk to pieredzēt. Ka mums nav grūti tā kā nožēlot savas kļūdas. Arī kaut kādos strīdos, arī pat, ja mums ir kaut kāda patiesība ritīgi, kad ir. Bet mēs kaut kādas lietas pasakam, kā nevajadzēja teikt. Mēs paaugstinamies vai tā kā nepareizi risinam strīdus. Bet, ja tev arī ir patiesība, tad, bet arī, ka tu vari arī tāpat nākt Tēva priekšā un teikt, piedod Tēvs, ja es arī pateicu kādu lieku vārdu, ko nevajadzēja teikt, un ka tu vari redzēt, ka tu vari pilnīgi izjust, ka tev ir tā piedošana, ka tu vari to saņemt, ka tev nav jāstāv savā patiesībā. Pat tad, kad tev ir patiesība. Un tu esi mūsu patvērums. Tu mūs sargās briesmās, tu liksi atskanēt ap mani un ap mums pestīšanas gavilēm. Aleluja, jā, lai tās šis pestīšanas gavils, lai tās ir tās, kas mūs visvairāk iepriecina. Ne tas, kad, vēlni no mums bēg, no tava vārda. Mēs to varam pieredzēt savā dzīvē. Ne tas, ka mums ir ļoti taisnība un ka mēs uzvaram kādus argumentus, bet jā, šis pestīšanas prieks. Jā, jo mēs gribam pieredzēt, kā tu saki, kad jā, es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāsteigā. Amen, Tēvs, jā, mēs to gribam. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. Aleluja, amen. Un šie vārdi neesat kā zirgi, kā mūļi, kam nav saprašanas, kam iemaukt un laužņi jāliek mutē, kad viņi negrib nākt pie tevis. Jā, Tēvs, es lūdzos, kad mēs neesam tādi, kad mēs jau sajūtam to laužņu, to spiedienu un domājam, mums uzvarok, mums tumsa uzvarok, bet īstenībā tas esi tu, kas ar savu žēlstības mūs ved un jā, ka mēs esam tādi, kuri dzird tavu balsi un seko savam ganam brīvi un neved sevi pa kaut kādiem neriktīgiem ceļiem, kad beigās iekritīsim kādā bedrē un būs atkal jāsauc uz tevi izmisumā un sava paša vainas dēļ. Bezdēvīgajiem ir daudz sāpju, bet es uz to kungu ceru. Viņš to ietīn savā žēlastībā. Jā, man to vajag. Priecājieties par to kungu jūs taisnie un gavilējiet visi, kam ir skaidrs sirds. Jā, Tēvs, ka mēs varam stāvēt ar tādu skaidru sirdi. Es nezinu, bet es zinu, ka es neesmu perfekts cilvēks, bet tieši tajā grēku piedošanā, kas var nākt pie Dieva un izsūdzēt, un tikai es zinu, ka viņš man piedod. Ne jau tā, kad es tur, es to izsūdzu un neju darīt. Viss labi. Kuras palika? Jā, ne jau, kad es gribu atkārtot atkal to pašu lietu un Dievs man piedos, bet es zinu, ka viņš man piedod un es stāvu. Es zinu, ka viņš man ir taisnojis un es stāvu tajā piedošanā un es zinu, ka ne mani pašas grēki var mani apsūdzēt, ne arī kā cits var mani apsūdzēt. Un tā ir tik laba vieta, kur atrasties, bet jā, paiet kāds laiks, kamēr pieņem to, ka tā ir, ka Dievs tiešām piedod un atbrīvo un noņem tās vainas, tās grēku nastas. Jā, un es lūdzu arī, ka šī atziņa mums palīdz piedot cits citam, arī dažreiz pašiem sev. Jā, lai tev brīnišķīgi šī diena, lai tev svētības un viņa žēlastība tev ietin šodien.